Un iepriekšējā daļā jūs redzējāt, ka mums bija diezgan daudz brīvas dienas, un mēs izdomājām aizbraukt ciemos pie mūsu draugiem, kas dzīvo gandrīz pretējā Norvēģijas pusē. Un otrā dienā viņi bija sastādījuši baigi foršo maršrutiņu, bet par to jau tālāk pastāstīs man dārgā sieviete. Brīdinājums visiem ceļotājiem: lietojiet turpmākos kadrus piesardzīgi, jo tie var izraisīt nekontrolētu vēlmu ceļot. Un tā, laimīgi apskatījuši ledāju pavisam tuvu, mēs devāmies tālāk. Nama tēvs un nama māte mums šoreiz lika nogriezties no galvenā ceļa. Sceni krūt Gallarfjellē. Pa vidu mēs tur paspējām arī apstāties vairākās vietās, jo tā jau ir, ka tu dodies kaut kur brauc, gribot, negribot, nākās ņemt daudz pieturas. Skati tur ir ļoti skaisti. Mums nebija tā iedots pirms tam maršruts. Līdz ar to mēs vienkārši braucām, kur mums lika braukt. Un šeit noteikti liels paldies Arnim un Laimai. Viņi bija sagādājuši mums ļoti skaistu sestdienas tūri. Un šitie vēsturiskie ceļi bezgal skaisti, bet kā jūs varat redzēt, viņi arī bezgal šauri. Tur reāli nevar izmainīties divas mašīnas normāli. Un tāpēc ir jāatcerās, ka, ja jūs ieraugat, ka brauc mašīna, paskatās, kuram ir tuvāk kabatiņa jums vai viņam, un tad vienkārši saorganizējās savā starpā paši. Ja jūs brauc turistu sezonā un trāpais bobīli, tad jūs viņu 10 kilometru nevarēs apdzīt. Tā kā, ja jūs ieraugat bobīli, tad zinu, ka jums būs ļoti gara diena. Jūs redzat šito? Tā liekas normāls ūdenskritums, bet paskatās, cik maz tie cilvēci viņi tur apakšā ir. Kādu spēku tas viss te iet pa gaisu. Te ir baigi daudz copermaņu. Paskatās, cik viņi te ir vesels barišs. Tā kā iet tuvāk, pilnīgi zem sāk jau vibrēt, to var just, ka tas ūdens spēks iet pa gaisu. Paskaties, te pat tiltiņš ir superīgs. Nu, kaut ko noķers arī. Kaut kas ir sepinies, čalim galīgi neiet. Paskaties, pat Norvēģijā sirsniņu māja. Un šitai vietā mēs emociju pārpildīti ieraugam šito superīgāko serpentīnu un izlēmjam apstāties maliņā un bišķiņ pafilmēt. Te bija tik skaisti, ka mēs pat izlikt 360 grādu kameru izjumtu. Un braucot tālāk, mēs dzirdat kaut kas tā ritmiski sitās, kaut kas interesants skan, bet tas ir mans jaunais 3-metrīgais selfie sticks. Es pieņemu, ka tas grab tā kā karokāds. Nobraucot lejā, noņemam kameru un brauc tālāk un vēl joprojām skan. Tas nevainīgi apstājās ceļmalā. Dabūju tādu normālu skrūvu. Labi, ka man ir šitas te remkomplekts. Tad es varu ielikt diegu un mieras. Es biju domājis, ka man puci, bet izrādās tās ir vecas jau palikušas. Šitai paskatās vienā pusē vienkārši superīgi. Tad majestātiski kārtīgi kalnu upīt, vai ne? Un pagriežas otrā pusē. Ai, tu nost. Tas laikam ir romantiķis palicis uz vecumu. Viens ūdenskritums, otrs ūdenskritums, trešais. Tur vēl tālāk ceturtais iet. Un, ja pagriežas uz šo pusi, ir piektais. Jā, man cilvēki saka, ka viņi te parasti brauc vēlāk pavasar, bet es nezinu, kā ir citos gados, bet šogad ir vienkārši ideāls laiks. Visur apkārt sniegi vēl kūst, viss ūdeņi plūst, visur ir spēcīgs straums, izskatās vienkārši fenomenāli. Viss jau ir smuki zaļš, vēl knauši nav. Perfekti. Patīk. Ļoti. Nepatīk? Vēl kaut kādu 50 metru, bet jau dzird rēkoņu dārdoņu, ritīgi labs. Sīkai gan ir pārguruši, tos mēs atstājam mašīnā. Tik kruti šitas tiltiņš tieši pāriet. Šitai nogāž telefonu, tad ir čau. Mums diemžēl nav laika, bet te arī superīgākā taciņa iet tālāk. Nenormāli kruti uztaisīt. Kas pa skatu no šitā ūdenskrituma? Super vienkārši šitāda vietiņa. Kā vienmēr laiks ir pamaz, vai ne? Šitai jāierēķina vismaz dienu, divas un šito taka to lēnā garā iziet, tad telpa normāli atpūsties. Bet jā, diemžēl šis jau ir 4., 5. apskats objekts šodien. Man ir jāšoferē, man nav baigi daudz laiks filmēt, bet paskatās, kas te ārā vienkārši notiek. Tas ir kaut kas nereāls. Man liekas, man vajag avīzi vienkārši turēt, lai kāds ticētu, ka tas ir tagad maijā. Kas tagad ir? 21. maijs? Nē, 18.
Tagad ir 18. maijs, un man neviens nespīdzina. Es apstiprinu, ka šī ir patiesība. Es nezinu, tas vienkārši ir crazy. Tu nostak, es domāju, ka nevar vairāk smukāk būt, tad ir... Paskatās, ko es redzu. Ei, tu no... Ja man būtu tagad tas stulbais āveru kostīms, es te nolēktu kaut vai es nosistos, bet es vismaz nomirst skaisti. Mēs tagad brauks pa šito brīnišķīgo ceļu. Tur lejā. Un nākamais serpentīns, nākamais. Un beigās mēs būs tur lejā. Tie, kas skatījās man Lofotsāla sēriju, jau zina, bet visiem citiem ir šitie seni krūts. Tas ir kas īpaši super smukie ceļi pa Norvēģiju, un šis ir viens no viņiem, tāpēc es jums silti iesaku. Ir sevišķi visi tie, kas mauca močiem, vai arī kam patīk pierādīt sev kā šoferi, kas grib sev bišķiņu izaicināt. Šis ir ne tikai super smuki, bet arī bišķiņu tehniski jāzina, kā braukt. Ja nē, tu vienkārši nokurinās bremzes vai sajūgu vai ātrumkārbu vai viss pa kārtu. Šis ir vienkārši neaprakstām skaisti. Un kā jūs redzat, te vēl maijā iebraucā ziemenēm, jo, kas to zina, var arī uzputināt. Tas ir ko vērts. Tas ir vienkārši neaprakstām. Kaut kas tik burvīgs. Un... Harley romantika, ne? Kas skan. Mūsu absolūti nereālā diena, kas ir piedzīvojumiem bagāta un skatiem bagāti, ir iet uz beigām, jo sanāk reāli kaut kāda pusstunda atšķirības starp to, kas tur augšā kalnās sniegs bija, un tagad lejā ir absolūtākā vasara. Tur ir tik forši, silti, mierīgi, zivtiņas laikā viss notiek. Nereāli vienkārši. Īstenībā, ja es pats to nepiedzīvot, es neticētu, ka tas viss notiek reāli tik zibenīgi. Nenormāli forši. Tagad mēs gaidām prāmītu, un tad mums ir pēdējais apskats objekts. Mazīšu prāmīts, maziņu bufetīti. Mierīgi pats pieeja, viss noskenē. Savādi iekšā, protams, te video novērošana, bet man tā liekas, neviens tur pat neskatās. Pats nopērs, ko tevoju. Šis tāds pavisam mierīgs, vienkārši. Bet, protams, skati šitie vienkārši perfekti. Kā es visu laiku saku, dzīvē kontrasts iedod tev to īsto garšu, kas ir foršs vai kas nav foršs, bet šitie ir viss iespējamākais kontrasts. Ir kalni, ir sniegi, ir ledāji, ir meži, ir ērces, ir klintis, ir tepat fjords lejā, kur uzreiz var makšķerēt. Te vienkārši viss iespējamais sakoncentrēts. Tādēļ tas viss ir tik superīgi. Vienkārši paskatās uz šito skatu, tas ir kaut kas neiespējams skaists. Šitā ir jāsaģērbas.
Un šitai mums ir jāsagatavojas bišķiņ, tāpēc, ka mēs pat vēl neredzu un paskatās aiz muguri. Tā migla, kas te nāk, tas nav lietas, tas ir ūdenskritumi. Labi, ka man ir kamera mitruma izturīga. Jūs kaut ko redz, jūs neko neredz. Te ne tikai kāpiens jālpa aizraujoši, bet arī skati. Oļaļā! Rīcīgi labais. Mēs te pārelsušies cilvēki, ko riteņiem moči augšā. Izstāst, kāpēc mēs te tikai uz 2 dienām? Tāpēc, ka tu neņem ilgāk atlinājumu. Ļāvies, man vaina izrādās. Jā, te tikai dažs priedīts nogāsts un skats vispār būtu perfekts. Tagad viņš ir tū perfektam, bet jā, viss šitas te mežīši te bišķiņ traucē. Šita te ir hite, un tu pamosties, iznāc pa durviņām, un tev viss šitāds te uzreiz. Un tu sēdi mierīgi dzer kafiju, putniņ čivini. Bet jā, šitai smukai vietai mums ir jāsaka tā. Tāpēc, ka no rīta mēs bija plānojuši šitai uzkāpt augšā un pavadīt kaut kādu stundu, 2. Tad izrādījās, ka bija lietas, un tad mēs no rīta nopirku uz prāmīti biļetes. Un tagad jau mums ir jāsteidzas lejā, lai tiktu uz prāmīti. Kā tie cilvēki te dzīvo? Kur viņi te brauc? Vienam ir jumts, otram tas jau ir pagrabs. Kas te pa ziemu notiek? Es nesaprotu. Paskat, kādās šķībumās stāv. Te jāgriežas. Ej, tu nost. Un te jāgriežas. Te mēs ir bijuši šito mocu, es atceros. Nu, kā tev liekas? Tas noteikti ir tā vērts. Īstenībā lēta un iepriekš šitāda izklāja tādā vietā. Noteikti. Un mēs jau arī ņemam, es nezinu, cik ir, kad brauc no Bergens iekšā. Kā viņiem tās cenas varbūt atšķirās. Ja brauc te, tad noteikti vērts izbraukt ar šito, jā. Paskaties, vesela stunda šitiem skatiem vienkārši brauc un ātri brauc. Nav tā, ka parasti lēnā garā, zin, tas kuģīts tur kaut ko zvalstās, kam ir slikta duša. Šis tā normāli bišķiņ pakratās, bet ļoti mierīgi brauc. Jūs var iedomāties stundu šitas te. Dalīgi šī jau ir 3. diena, kad es katru reizi saku, ka te ir viena no viskaistākām vietām, kur esi bijis. Paskatās, kā šis te dzīvo. Viens pats atrāds kaut kā taisnu pleķīt, audzēja savus ābolīšus. Viņiem pat tur ir mašīna, tad tur kaut kā teorētiski var piebraukt. Vai, kad cilvēciņi staigājas privātā pludmalē, vienkārši ideāli. Pusi no YouTube peļņas būs jādod šitai dāmai, šitai man fočē un filmē. Jums ir stundas likuma vai kaut kāds gabaldarbs? Gabaldarbs, jā. Ritīgi forši, ritīgi ātri. Nešūpo vispār, un 4 cilvēkiem te ir kaut kāda nepilna 80 eiro, 1000 kronas mēs samaksājam. Tā kā šis ir viennozīmīga rekomendācija. Un šitas mēs tagad brauc vispār uz Flāmu. Tā kā, ja jūs ir Flāma, tad var vienkārši, ja grib atpūsties, mēs stundu tagad brauc no šitā ciemata, un pēc tam mēs brauks apakaļ. Bet ritīgi, šis ir tā kā kruīzes ceļojums, nemaz neliekas, ka šis būtu kaut kāds mazais vienkārši starppilsētu prāmīts. Kā man prikulīgi, ka šitai var reāli, te ir 30 metri līdz krastam, te ir pietiekami dziļš, lai šito varētu močīt. Tad tu izjūti gan to ātrumu, gan visu, tev tāda reāli forša sajūta ir. Nav tā, ka kaut kur tu mauc un zini, tev krasts ir baigi tālu, bet tad tu vari saskatīt pat skujus uz kokiem. Un šitā mēs visi turistiņi no malas izskatāmies. Telefonu visiem augšā, viss kaut kur skatās apkārt. Ritīgi smieklīgi. Bet, protams, mūsu bildēs Facebookā tas izskatās baigi smuki pēc tam.
kamēr viss filmē smuko ūdenskritumu, tikmēr mums tepat aizmugurs ir vēl skaistāk. Kaut gan te ir grūti saprast, kas ir skaistāk, ja te pilnīgi viss ir vienkārši perfekti, ideāli. Nu, tas jau tikai ūdenskritums, kuram tāds vairs uztrauc, vai ne? Un jā, ja jūs ir bijuši Stegastaini, tad mēs esam tieši zem viņa. Reku, tur kaut kur augšā viņš ir. Es kamerā neredz, bet gan jau digitāli piezūmēs. Grūti iedomāties, ka mēs šorīt dēļ lietas gribēja gandrīz visu atcelt un jau braukt uz māju pusi. Jūs redzat, tur augšā atkal viens uzcels kaut kādā veidā mājiņu, kas viņam pa skatu no šitās mājas ir. Jautājums, kā tur piekļūt, bet tas skats ir vienkārši Reku ir nosaukums Froja. To jūs vajag googlēt, un ar šo es iesaku 300%, ka vajag braukt. Jūs pēkšņi vienkārši atopas šitādā brīnišķīgā vietā. Kā var būt kaut kāds tik superīgs? Un te ir tas slavenais vilciens vēl vecais, kur iet ar tiem skatiem visiem. To īstenībā es arī gribu izbraukt. Bet es negribu pašu vilcienu, es gribu apstāties pirms tam un tad var nobraukt uz zipline lejā un pēc tam iznomāt riteni un atbraukt te līdz galam. Cik fifīgs restorāns uztaisīts. Tik superīgi uzreiz. Laiks uzēst pusdienas ir šitādi skatu, vienkārši ideāli. Tāpat jau ir garšīgi, jo ir diezgan izsalkuši, bet paskatās, kas ir te apkārt. Ja mēs būtu nobijušies uz lietu un aizbraukuši mājās, tad šito neredzētu. Vai ne? Skaties, kur gribi, visur tīri, sakopts, skaists. Viss uztaisīts, lai būtu turistīgi. Īstenībā man būtu bišķiņu vairāk laiks, es labprāt šitajā kajakiem arī izmaukt. Kaut gan pēc šitā prāmiņš brauciena jau tie kajaki droši vien vairs nav tik vilinoši. Klusums, miers, cilvēki salīdzinoši ļoti mazus kvadrātmetri. Tas vien ir superīgi. Ja jūs brauc uz šito galu, tad viennozīmīgi var jau braukt mājā šurpu, jo tagad te būs jūnijas, jūlijas, tad te būs turistu vairāk nekā saprašana. Tad jau šitā vietiņa pazaudēs visu savu romantiku. Jāna, ko tu tur nodarbojies? Blogeru lietas. Un tās būtu? Gambija izstrāde. Pepras vairs nevar. Tas atrada akmeni mūsu kolekcijai. Jā, stabili. Paskaties, vai šis nav īpašais akmenis? Nē, noteikti nē. Paskaties! Nē. Smaragds! Nē. Nav tik slikti. Paskatās, mēs uzsāk trendu. Tās dāmas arī tagad mēģina laikāt akmeņus. Bet jā, kā vienmēr mēs uzsāk, bet mēs esam neatkārtojami, tāpēc nevar tā vienkārši to visu izdarīt. Jāiet uz nākamajiem mācību laukiem. Nē, vienkārši paskatās, kas pa laiciņu, kas pa vietu. Nav vējš, klusums, miers, ideāli, neviens netraucē. Galvenais, ka turisti nav. Viņi visi ir tur kaut kur centrā, bet mēs te bišķi nomalītē, bet mēs izbaudam tieši to pašu vietu. Vienkārši perfekti. Bet jā, šitai es iesaku braukt tā mašīnu un braukt lēnu, ieplānot kaut kādu nedēļu ekstra. Degviela te nav tas dārgākais, vai ne? Dārgākais ir naktsmājas, ja jūs paņem telpu no Latvijas vai arī kur jūs dzīvo, tad šitai, ja jūs neceļ tuvāk pa 200 metriem no mājām, neviens jums nevar iebilst. Protams, nevajag arī kartupeļu laukā. Bet pa lielam jūs jebkurā vietā dabā var uzcelt savu teltu un neviens jums neko nedrīkst teikt. Tagad paskatās, te cilvēka jumta teltīm, te ir bobīļi, te ir autobusi, te ir privātās mašīnas. Cilvēki vienkārši brauc un izbaudi. Ja jums ir bail, tad jūs ar pirmo reizi tūroperatoru braukt, bet ja jums ir elementāras angļu valodas zināšanas, tad šitie var mierīgi izceļot, un tas īstenībā nav nemaz tik dārgi. Paņem līdzi griķīšus un dzīvo uz tiem, un jūs tik un tā varēs izbaudīt visu šito dabu. Un šitīgi agri ceļojot, jūs vēl redzēs, tā kā mēs šobrīd redzam gan kalns, gan sniegs, gan ielejas, gan spēcīgs ūdenskritums. Tā kā šis īstenībā ir pirms turismu sezona. Un, lai šito visu redzētu, es iesaku katrā ciematā kādu webkameru vienkārši atrod kaut kādu punktu, kur jūs grib aizbraukt.
un uzrakst tā punktu nosaukumu un webkamu, un tad jūs varēs ieraudzīt uzreiz jau patiešām, kāds tur ārā laiks ir. Te bišķiņ vējš priekšā. Ir okei? Tas liekas, ka tas 100 km/h, ne? Nu, Gustav, kā tu reito šito kuģi? Pats pasēji, tas ir E. Es ar tev vairs nerunas. Tās nav manas sauc. Es jokoju. Kā tev tas ir patīk labs. šitas kuģis? Labs, un es to reitotu varbūt 6,5, 7. Vajag skatās uz te, nu labi, 8, 9, Cik tu reito? 11. 11. Tas Tikai ir dēļ kompānijas, vai ne? 9 no 10. Vējš. Viss ir pareizi izdevies, tad mums uzreiz būs sašliks pieejams. Tā kā šitā diena ir ļoti grūti kaut ko labāk izdarīt. Sākamies ar brīnišķīgu skatu augšā, pēc tam mēs izbraucām ar šito nenormāli skaisto kuģīti. Uzēt pusdienas viskaistākajā ciematā, un tagad viss šitie skati apagaļ ceļā. Paskaties, kādās šitie moči, šie uzreiz burtiski mēs nokāp nost. Iekāp nākamie pasažieri un viss, šie brauc tālāk, viņiem nav laiks gaidīt. Skrien! Jā, paspēj. Jā, te 2 minūtēs, ja nokavē, tad viss. Neskatāt uz ciematiņu pēc to, kā izskatās šitā pieturiņa, jo tā ir drausmīga, bet kopsumā ir nenormāli forši. Un šitai īstenībā, ja pameklē mājiņas, var bišķiņ lētāk dabūt, teiksim, ja jūs grib vienu nakti palikt. Tā kā var prāmīt atbraukt šitē pagulēt un tad braukt tālāk kaut kur. Jo, ja salīdzina šito punktu flām, tad cenas varētu būt diezgan atšķirīgs. Kas ir ultra svarīgi, jo, teiksim, manai sievai diezgan ātri piemetās slikta duša un jūras slimība. Tad šitas te kuģītis reāli ir baigi stabilais un nenormāli. Uz viņu pat tiem cilvēkiem, kam ir jūras slimība, reāli nav problēmas, jo manai sievai pat vispār nekādas pazīmes. Tā kā uz viņu pat slikta duša nepaliek un var izbaudīt visus skatus un mierīgi sēdēt. Un nav nekur jākratās un tādā garā, un tu var vienkārši sēdēt un filmēt un fočēt un izbaudīt dabu. Šis ir netīšs atklājums, un es iesaku tagad pilnīgi visiem šito. Jo šitas brauc no Flām līdz pat Bergenai, tā kā te ir ļoti daudz ko redzēt, un viņš brauc pietiekami lēni, lai tu visu redzētu, un pietiekami ātri, lai tev neapniktu tas braukšanas process jau. Nu, slavenais šurli šašliks. Ojajajaj! Paskatās, izbraukā fjordus, apskata visu apkārt. Atbrauc, paskatās pa mielas. Šitie kalni cilvēki te dzīvo. Atņemts. Cilvēks. Paskatās, kāds tagad ir. Ideāli. Ne mākoniši nekas. Nu ko, rīt mēs brauc mājās, un uz šī tādu foršu fonu es jums ar kaut ko bišķiņu. Pārspēdies tāds domas pastāstīt. Es jums atgādinu, mēs ir tādā reāli, kā saka latviski, laukos vai ne, bet reāli šitie nav lauki, šitie vienkārši ir tāds, mazs ciematišs, tur kaut kādi 2500 iedzīvotāju maksimums. Te ir pilnīgi viss, ko cilvēki saprota vārdu Norvēģija, te ir kalni, fjordi, ūdenskritumi, bezgalīgi daudz visādas kalnu upītes, ledāji un tā tālāk. Īstenībā šitais ciemats ir baigi superīgā vietā, jo viņš pats sanāk galīgi ne pa ceļam visiem turistiem. No šejienes ļoti ērti, kā reāli stundas brauciena attālumā, te ir reāli pasaules līmeņa skata objekti. To apli, ko mēs izmetu pa vakardienu, tur īstenībā es to gribētu uztaisīt vismaz nedēļas garumā, jo tur es katrā objektā varētu atrast kaut ko darīt ilgi un dikti. Katrā no tiem objektiem reāli bija pastaigta taks, ka tur kādu stundu, 2, 3 ir mierīgi var pastaigāties un izbaudīt dabu, un tā, protams, tu to visu daudz labāk atceries, un tev tas liekas vēl iespaidīgāk, bet, diemžēl ir laiks tik, cik ir, un tad mēs te uz ātro atskrēju un apskatījās, jo tieši šitai pusē mēs nebija bijuši. Mēs bija Bergenā, man tā liekas, 5 gadu apakaļ kaut kas tam līdzīgs. Mēs jau bija aizmirsuši, cik tas viss ir super krāšiņi. Mēs arī nekad nebija ceļojuši uz šito pusi tik agri. Tagad ir perfekts laiks, jo
vēl nav visas tie turistu pūļi tik daudz, un vēl nav visādi kukaiņi, odu un knišļi pamodušies, lai gan vienu ērci jau mēs noķēra, bet tagad arī sniegs kūst, un tāpēc viss ūdens kritumi ir super piesātināti. Un īstenībā ir tā, kā parasti Norvēģijā, ko tur reklamē, trollstīgen vai ne, tur visādas pārējos, tie standarta lietas, kas ir tur 10 punktu slavenākie. Šito Apple mēs izbrauc, un mēs trāpīju uz 1 vai 2 no tiem pasaules slavenajiem punktiem. Bet īstenībā tie, ko zina tikai vietējie, tie ir tik daudz superīgas vietas. Te var rakt, un te burtiski aiz katra stūri kaut kāds foršs unikāls skats un kadrs. Ja jūs plāno braukt uz Norvēģiju, viennozīmīgi paskatās ne vairāk kā 1 vai 2 objektus, un pārējo laiku īpaši baigi nesaplāno, jo te burtiski ik pa 20 minūtēm gribas apstāties un apskatīt kaut ko jaunu, un būs tā kā mums Googles rāda, ka 6 stundās var atbraukt, un mums tas prasīja 8 vai pat bišķiņ ilgākas stundas, lai atbraukt, jo pat mēs esam, mēs jau cik gads dzīvo Norvēģijā, bet tik un tā mēs gribam apstāties, tur ir smuka upīte, tur ir smuks ūdenskritums, vēl kaut kas. Ja jums kaut cik patīk daba, tad šī īstā vieta, uz kurien braukt. Viennozīmīgi vajag ceļot, tas ir tā vērts, un jūs piecietīs dažas mazas neērtības, teiksim, ceļos ar teltīm, paņēmis līdz savus griķīšus vai kaut kā tam līdzīgi, jūs var ietaupīt ļoti daudz naudu uz naktsmājām, un degvielas ziņā mēs te 1 bāki reāli ielējuši, un tas ir kaut kā 150, ne, kaut kas tam līdzīgs, ne? Tā kā tas īstenībā nav nemaz tik dārgi. Ja jūs var atrast, kur pagulēt, un tā janks ir daudz, pabrauc bišķiņ nost mežiņā un uztājas normālu teltu, tad var ceļot, un tas nav tik super dārgi, kā jums īstenībā liekas. Vienkārši vajag piesēsties un pakalkulēt. Tur īstenībā iespaidi jums paliks, ja ne uz visu mūžu, vismaz man personīgi, es vismaz uz kaut kādu pusgadu uzlādējos ar pilnīgi citām domām un emocijām. Es arī zinu, ka man ģimeni iesūnojusi Latvijā savām ikdienas mazajām problēmām, un viņi aizmirsuši, kā tas ir braukt un pētīt un būt ziņkārīgiem. Ja jūs šito skatās, tad jūs grib redzēt kaut ko jaunu, tā kā bišķiņ paplāno un droši dodas ceļā, un tas jums atvērs cits apvāršanas dzīvei. Kā tev kaut kur pabraukt? Kā tev kaut kur pabraukt? Jūs to redz? Skaties, kur grib, visur viss ir perfekti un ideāli. Gleznēnākais ainavs, kāds vien ir redzēts. Mēs nobrauc nevis pa jauno moderno tuneli, bet pa veco ceļu, kas te vēsturiski bijis. Tā ir vienkārši kalnu upīt, to ne? Tā jau viņi strauji un puto. Te viņi starp klintīm iet. Ej, tu nost. Nu ko, tāds bija mūsu brīnišķīgais ceļojums. Sanāca diezgan gāri, bet es ceru, ka jums patika. Es tā jau izgriezu ļoti daudz materiālu ārā, bet es centos jums parādīt tikai skaistākās vietas, ja ne, tas viss video būtu izstiepies uz 3-4 stundām. Un kā vienmēr, ja tev patīk šitāds saturs, uzspied laiku. Ja tu gribi redzēt vairāk, tad uzspied abonēt, un YouTube algoritmi jau parūpēsies, lai jūs redz arī mans nākamos video.